ko sveiciens visiem šajā, jāsaka, jau rudenīgajā laikā, ja pagājušajā nedēļā bija ārā jau vasara, tad šodien rudens. Šodien neesam 2, šodien esam 4 uz 11. epizodi. Volejbola podkāsts met augšā. Kas mums šodien ciemos, Kristofer? Šodien pie mums ciemos, kā jau pēdējā epizodē solījām, 75% iespēju viesi, bet vesels viesu do. Pie mums šodien ciemos Kristians Fokrats un Gustavs Auzniņš. Labvakar visiem, paldies par uzaicinājumu. Bija kā jūs tagad, kā treniņa grafiks un ko jūs... Trenējamies katru dienu. Kad dien? Jā, trenēju uz atlasi, jā. Mēs bijām ar Mārtiņu Turcijā nedēļu. Tīri tā, lai izvarītos no Latvijas laikapstākļiem. Bet, jā, tagad atkal rudens, kā jau teici. Bet, tāpat, ja ir ārā jātrenēs, Ventspilī arī nekāds labais laiks nebūs. Kā vienmēr, jā. Jā, par atlasi pieķersimies vēlāk, bet tiem, kas nezin, tad mūsu šīdienas viesis ir 4. vietas ieguvēja U18 Eiropas čempionātā 21. gadā. Tas bija pieķersimies arī tam, bet tas bija tāds sāpīgs turnīrs jums. Bet, patīkamais ir U18 Eiropas čempioni un kā arī U19 pasaules čempioni. Viens no labākajiem jauniem duo Latvijā un, iespējams, arī pasaulē. Un arī vairākiem sasniegumiem gan zāles volejbolā, gan arī individuāliem apbalvojumiem. Bet pirms ķeramies klāt pie viesa izjotāšanas iknedēļas tīrīšana. Un šajā nedēļas nogalē bija CEU Čempionu līgas fināls, kur, kā jau minēju iepriekš epizodē, tad interesanti, kad spēlēja sievietes otrās un vīrieši pirms tam. Un finālā, diemžēl, mūsu latviešu pārstāvētā Skrūdera Jastredzebski ar 3-0 piekāpās Trentino komandai tieši tā. Un, nezinu, negaidīt. Es to varu pateikt vienu perfekts brackets. Tev bija perfekts brackets, jā. Man tur galīgi garām manējā čempioni izkrita jau pirmajā kārtā, bet it kā visi seti bija tādi līdzīgi savā ziņā, bet tomēr... Es pastījos mājās highlights, īpaši nekas tāds, kā mēs minējām, Trentino ir ievainot, un viņi spēlēs lielākā dēļ nekā Jastredzebski. Kā jums ir? Sanāk paskot līdz kādam Eiropas volejbolam vai zālē vai neko? Es nezinu, Gustavs sako. Es personīgi nesakoju. Es nesakoju. Basītim tikai? Es sakoju Basītim Bīčam, jā. Bīčam sakojat vai? Jā. Es personīgi arī, kaut kā, es nezinu, zāles volejbols kaut kā nav sanācis. Es arī nesakoju līdzi vispār gandrīz. Arī latviešiem neko vispār? Nē, protams, latviešiem, jā, tur, kad ir Baltijas līgas spēles, viss tas, protams, sakoju. Īstenībā arī jāatzīst, ka meitenēm netik daudz kaut kā, es nezinu, vai es sakoju Džeku tiešām spēlēm konkurentus. Jāpiebilst, ka Gustavs pārstāv Baltijas līgas komandu. Jā. Mums arī podkāsts tā, ka mēs principā pa sievietēm ļoti reti šis vienīgais gadījums, kad mēs kaut ko pa fināliem pieminām, bet tā arī... Tā ātri varam pieminēt, kad Conegliano 5 setos vinnēja Milānu sieviešu finālā. Iepriekš epizodē mums bija derības. 1-1. Jā, 1-1. Man jau sanāk... Sievietes man uzvarēja. Un es vinnēju vīriešiem. Bet labi, jā, tad šajā nedēļā tas par Eiropas notikumiem jau viss, kā jau minējām, tad viss principā jau ir noslēdzies. Ātri varam piebilst to, ka Edvins Skrūders atrada savu jaunu mājvietu. Nedaudz pārsteidzoši nonācis varbūt netik labā komandā. Nākamā sezona spēlēs Grieķijā. Atcerēsimies, pirms Vīgela viņa parakstīja. Viņš arī bija parakstījis līgumu Grieķijā, citā komandā gan, manuprāt. Un jā, nākamā sezona pavadīs Grieķijā. Viņi izpirka. Tā kā cerēsim, ka kā pirmais cēlājs, ja sēdēs uz beņķa, tad baigā jēga nebija tur doties. Bet ko? Ejam tālāk. Tieši tā. Varbūt tāds iesildošais jautājums. Tad, vispār, kā jums saviem sākās tas volejbols stāsts? Kristiāns, tas no Kuldīgas, tur Šmēdiņa brāļa. Tas kaut kādu faktoru spēlēja, vai tas nebija saistīts ar tevi? Nē, noteikti spēlēja. Tāpēc, ka, es teiktu, visu bērnību es palielam uzskatīju, ka Šmēdiņš labākais spēlētājs pasaulē. Viņš bija primā tajā laikā. Viņš bija, tas nav malāts. Es skatījos spēlēm, man arī... Man vecāki seko līdzi, un vispār mana oma ar Šmēdiņu mammu, viņas abas māca kopā mūzikas skolā. Līdz ar to viņām tur ir labs kontakts, un sanāca arī pašam paciemoties bērnībā pie Šmēdiņa. To sākās pirmajā klasē, jā? Pirmajā klasē nosacīt sākumā tie bija tā kā vieglatlētikas treniņi vairāk. Bet tur tieši tā vieglatlētikas trenere, viņa bija tā kā volejbola trenere arī tagad. Un līdz ar to viņi redzēja, ka ir kaut kāds talants un sūtīja uz volejbolu. Tur redzam, labs piemērs. Bija tas stāsts, ka vecāki runā, ka tur vajag vispārību sākumā, kad jāsaka vieglatlētika. Tā kā redzam, tu sāka vieglatlētika un tas beigās pārtransformējas, kad uz arī volejbola talantu. Bet Gusts, tu esi no Siguldas puses un tev kaut kāds volejbols nākamās. Ivanovs no Siguldas vai? Ivanovs ir, jā, Ivanovs un Buivits. Galvenie tādi, jā. Bet gan jau nesties viņas nedomāju, o es būšu tā kā Buivits.
Par viņiem kaut kā nē, jā. Man īstenībā pat tādi uzreiz sākumā nebija baigi nekādi. Man vienkārši patīk daudzīt bumbu. Gaujamalā, pludmalē, Siguldā. Ļoti labi pludmalē, patīk daudzīt bumbu. Pie Normunda Šulca sāku trenēties, un jā, viņš tādu iedeva uzreiz. Tieši tādu, viņš tāds ļoti patriots pret volejbolu ir. Viņam patīk tur, viņš vēdāja uzreiz mums tur visiem Latvijas čempionātiem, maziem posmiem, tiem U12. Pat mazāk, U12, U10, tur visiem tiem, jā. Un tā arī man viņš tā kā, jā, iedod. Vīkoties tās, ka viņš tur kaut ko padalījis maksājumu, viņš tur čakarē, Dalījos maksas, nē, mums pat tur braukšanas bija kaut kā tur jāmaksā, bet, nē, nebija tā. Tur salīdzinoši, varbūt tad likās, ka, zini kā, tur arī tu esi mazs un tev liekas, ka tās varbūt daudz jāmaksā, bet, ja tu tagad tā pasies atpakaļ tur pa tiem treniņiem, tur nebija daudz jāmaksā. Varbūt tiešām, ka tu mazs, tu nesaproti, cik tā nauda īstenībā vērta ir. Tad liekas tošni daudz, kad, nezinu, var nopirkt 30 saldējumus tā naudu vai kaut ko, bet... Jā, tā viss bija kārtībā, viss bija godīgi. Bet, kā jums vispār, jūs uzskatāt, ka jāsāk ar to zāles volejbolu, kā saka, vai var sākt ar bīču? Jo viedokļi dalās par to, jā. Es saku, 100% jāsāk zāle. Jā? Es teiktu, varbūt galvenais ir tos bumbas pieskārienus dabūt. Varbūt nav tik svarīgi, jo varbūt sanāk tā, ka bīčā, cik arī tie daudz ir, varbūt... ka bīčers nevarētu pārlikt uz zāli, bet zālinieks var uz bīču. Nav kaut kā tāds ir. Man liekas, zālēks to asumiņu dabū visu to. Tu tehniski bīčā, tu tik ļoti pierod pie tām smiltīm, tu zālē vairs tā saguma, tu tā kā... Tu vairs ir, jā. Samuelo domā savādāk, bet... Bet arī masā tomēr kaut kā, man liekas tā, ka tie zālinieki vienmēr spēlē to bīču, arī pa vasarām. Bet kaut kā tiek spēlēt to bīču. Klasiskais stāsts Muļāņai šī sezonas sākumā dabū pa muguru un beigās finālos ir viss piedestals. Klasiskais stāsts, tā ir, jā, pāris gadus tā ir bijis noteikti. Cik es dzirdēju no treneriem visiem arī līdz kaut kādam noteiktam vecumam, ka tev ir čisti jāizvēlās, līdz tam viens otru pilnveido, ka tu spēlē gan. Jūs vēl neesat teikuši to izvēli, tā kā... Iet uz to robežu lēnām. Mēs runājam par teorētiski, kā ir pareizi, jā. Mēs jau bijuši pieskārāmies par tiem Muļāņiem, jūs minējāt. Tā arī bija tāda vieta, kur jūs ceļ tā krustojās pirmā vietā, kur jūs tā nopietnāk. Protams, gan jau kādos jauniešos jūs spēlējāt viens pret otru, bet Muļāņi bija tā vieta, kur jūs... Jā, mēs aizgājām uz Muļāņiem, jā. Kā vispār jūs nonācāt pie tā lēmuma, ka jāiet ap divu? Tev tas stāsts mums bija interesants, ne? Jā, man bija tā, ka es neaizgāju 8. klases sākumā. Es aizgāju pusē pēc pirmā semestra. Un tur bija tā, ka es tur redzēju snapā, kad visiem tur baigi jautri. Tur Kaspars aizgāja, Reinis aizgāja. Tur visi jaunieši, kuriem tu parasti spēlēji, viņi Muļāņos. Man liekas, Brānēs īstenībā tur izstās baigi nice. Un tad es arī gribēju iet, jā. Es vienā dienā pateicu senčiem, es biju uz Muļāņiem visu. Jūs kopā ar tajā brīdī, bija, Gabriels bija pārnieks, un jūs kopā izdomājāt, kad iesiet, jā? Jā, kopā gluži nē, mums kā normāls arī visu laiku bīdies to, ka tā kā jāiet, bet man pašam gribējās. Es saprotu, Gabriels gan tāds, viņš tur tāds, viņam vairāk tas mākslinieckais, viņam tur mūzika patīk tā, viņš tur īstenībā negribēs tiem Muļāņiem tik ļoti iet. Bet jā, es vienkārši gribēju iet un likās baigi forši arī tur, tā kā Foķis teica, tur viss stāsta, ir grūti, bet forši un tā. Tad jau aizgāja, tad arī, jā. Tad varbūt turpinot pa Muļāņiem šobrīd jums treneris Mārtiņš Pļaviņš, bet cik lielu lomu jūs dzīvē bijusi Laurim Iecelniekam? Man liekas, nereāli jau. Jā, milzīgi. Jā, tad, kad pa lielam cilvēkais progress bija uzreiz, kā aizgāja uz Muļāņiem. Jo pirms Muļāņiem mani nepaņēma 3. gadu izlasē, es aizgāju uz Muļāņiem. Pēc kāda pusgada vai gada, man liekas, tajā pašā izlasē es tiku pamatsešniekā. Jā, man arī jāpiekrīt, ka tiešām milzīgi tie Muļāņi ir tāda vieta, kur uzreiz tur tev divi treniņi dienā, tur ir Laura Iecelnieka vadībā, tur viss disciplinēti, kārtīgi fiziskie treniņi, bumbu treniņi, viss jā, ļoti nopietni uzreiz. Sākumā tu aizēji, pirms tam spēlēt volejbolu, tā kā hobiju, tā kā jautri, viss forši, tur jau nopietni tā kā kārtīgi disciplinēti, tā kā gandrīz kā, ne darbs, bet... Jā, tas bija tas lielākais Muļāņu uzreiz. Iemācījos pastāvīgās. Gan arī kā spēlētāji, gan arī kā personības. Tu gūsi stāstīt, par ko, ka tur lielie, tur stieģis, toģis iet pa gaiteni. Tu jau vispār, tu biji maziņš. Mēs aizgājām, viņi vēl paši jaunie skaitījās. Tur bija vēl vecāki. Jā, tur bija Jansons, visi Šmīts, Kāpauls. Bet man bija tā, viņi, man liekas, mēs aizgājām, tad viņi dzīvoja viesnīcā tie visi lielie. Tad, cik es atceros, bija tā tošana, kad stieģis ar storti kaut kā, es nezinu, kāpēc man tā palikuši atmiņā, bet es eju stūlēt, viņi staigā pa koridoru, plati krūtī, tā vēl pasīties acīs tajā sākumā, bet tagad jā, tas viss mainījies. Bet bija arī kaut kādiem jauniem kaut kādas lietas jādara, nezinu, tur kaut kādas barjeras jānes pēc treniņiem, noteikti, ne? Bija, jā. Tagad tas ir tāds stāsts, ka tur to hierarhiju grib pārsist, ka tur mēram viss tur kopīgi, bet jūs laikos, jā,
arī kaut kādas iespējas nebija. Un tur jums kaut kāds, nezinu, kaut kāds rap battle nebija vai kaut kas. Jā, bija. Jā. Es pats nepiedalījos. Es vienā esmu piedalījies, man diezgan labi sanāca. Viņai to liebes varēja teikt. Uz 3-7-1 jāsūt. Es tā nevaru atcerēties, es lasīju no telefona. Varbūt kaut kad izvilkšu uz epizodes beigām kādu rindiņu. Atradīšu telefonā. Nu. Atcerēšos. Labi, bet, Kristian, tu nespēlēji, vai ne, Murjāņu Baltijas līgas komandā? Spēlēju. Tu spēlēji arī. Pēdējā gadā, ne? Kaut kas tieši līdzīgs. Es pat neatceros, kad es sāku spēlēt, bet, nu labi, tu tur sēdi visu laiku malā un gaidi, kad tev uz servi izlaidīs. Vienu reizi spēlē. Bet bija viena spēle sezonas beigās, kad man izlaida pamatā. Man bija tā, ka Roberts Kļaviņš satraumējās un nebija vairs neviena pusīti. Man pienāk iecēlnieks un saka, gatavs spēlēt pamatā. Man rokas trīc, bet jau gatavs. Bet īstenībā Zolī dospēlēja. Pārliecība aizgāja. Bet tev, Gusti, tu jau gan biji tāds, nu, tur uz beigām tu jau biji tādā pamatrotācijā, tur kā libero. Jā, nu mēs Kasparu Kronbergu visu laiku tur cīnījāmies par to vietu, bet mums arī visu laiku mainīja un bija iespēja tur pierādīt, ka vienam nesanāca kaut kāda spēle, tad iecēlnieks mainīja mūs. Un jā, nu bija īstenībā tādā ziņā arī tā pieredze, nu milzīgi, jā, arī dot to tiešām tā spēļu praksi un tieši to, man liekas, pārliecību, ja tu vari tādiem džekiem spēlēt, kaut cik tajā līmeni noturēt, tad arī tā pārliecība, ka jā, var arī. Tev arī bija zīmīgi, kad maz netatu Siguldā debitēja vai kaut kāda cita spēle? Tā bija tāda liela spēle, jā. Nu, tā mājās, bija savākti daudz fani, bija baigi forši, jā. Forši sajūta. Tas jau arī dod, man liekas, kaut kādas tādas epizodes, ka Kristiāna vai tur uzlēž uz tādu, kā ļoti, ļoti jaunu uz pamatsastāvā uzspēlēt, vai arī man arī kā ļoti, ļoti jaunu spēlētāju uzlēž, tas arī dod to dzinumu, man liekas. Jā, mēs jau pieminējām par Ieci, bet arī bija tā, ka tajā laikā viņš to nereālu cieņu un to respektu jums iedzina, kad tā kā par treneru un kas tas bija tādas tā kā bailēs bišķiņi. Pilnīgi noteikti, bet pilnīgi noteikti, jā, man laikam vairāk sanāca. Bet, protams, bija tā, jā, pilnīgi cieņa, respekts, disciplīna. Jā, visi pilnībā, treniņos, treneris sākumā nostādina pie līnijas, visi klausa, bet tā, manuprāt, tā arī vajag. Tas labāk nekā, ka tu čomojies ar treneru. Manuprāt, pilnīgi noteikti. Varbūt tādā vecumā pēc kaut kādiem, 18, 19, 20 gadiem, tur varbūt jau tā, bet tieši tāds skola kā Murjāņi, man liekas, jo tur arī daudz sanāk tā, ka nav tur. Daudz savāk no visādiem novadiem, tur domā, ka savā novadā tur tā kā boss ir vai kā, un tad atnāks Murjāņiem, un tad jā, vajag viņus kā piezemēt, man liekas. Un tas arī, man liekas, liels. Pirms es aizgāju uz Murjāņiem, man jau stāstīja, ka iecēlnieks tur ritīgi stingrs, un es jau biju sabijies pirms es tur aizbraucu. Un jā, sākumā bija tā, ka tev bail acīs skatīties tur dienu. Tas, ko tev pasaka, to tu dari. Bija mums arī lika krosu skriet, un viņš saka, tur jāskriet. Neviens nesaprot, bet visiem bail pārjautāt, kur jāskriet. Un beigās mēs izskrējām nepareizi, un man liekas, mums mēnesis bija jāskrien rītos. Un tagad jūs atceraties, kur jāskrien. Bija kaut kas te, ka viņš teica, ka tu nevari teikt jā, bet jāsaka tieši tā. Vai kaut kas tāds mazā detaļiņas. Jā, vai tāpēc, ka mums bija tā robežsardze. Jā, tas arī bija tas, man liekas, minimāls tāds tā kā jociņš jāstart, jo tā robežsardze tā viss nopietni, jā, tur pēc stundām kaut kad vakaros bija jāiet. Un jā, vai drīkst nebūt treniņā, nevis es nebūšu treniņā, jāsaka, vai es drīkst nebūt treniņā. Okay. Jā. Un, arī tagad Lauris pirms 2 gadiem aizgāja projām un tā kā vai es piekrītu tam, ka tas līmenis bija šim kritēs, un vai jūs ieteiktu arī jauniešiem tagad iet uz Murjāņiem? Es nezinu 100% kā tur ir, bet līmenis noteikti nolēdies. Es tā domāju. Tas tieši kā Lauris aizgāja vai vispār? Es īsti nezinu. Gan jau arī tāpēc, ka Lauris aizgāja kaut kādā veidā, bet es nezinu, tās paudzes arī mainās. Tieši tā, jā. Gan treneris, gan es piekrītu Kristiānam, man arī stāsta, ka līmenis krities, bet es tāpat domāju, ka ieteiktu iet uz Murjāņiem, jo tiešām tur tas Murjāņi man bija personīgi tāds kā pārbaudījums. Tie 2 treniņi dienā, un tev pašam viss jādara, tas ļoti tiešām deva arī kā cilvēkam. Jā, un, lai arī man arī liekas, ka līmenis krities, es domāju, ka gan kaut kā varbūt tie spēlētāji, tieši tie paši jaunākie varbūt, es neesmu personīgi dzirdējis. Varbūt skļūtos, bet arī varbūt iespējams tāpēc, ka iecēlnieks ar savām šitām visām treniņu metodēm un varbūt ir aizgājis prom, tad jā. Un varbūt, nezinu, ir kaut kādi inčīgie stāsti no Murjāņu laikiem, ko es tur kaut kādi figuri bijuši vai? Daudz nevar stāstīt. Vienu kaut kādu, ko var, jā. Man nenāk uzreiz tā galvā kaut kas, ko... Es saku, viens atgājums bija apspēlējumi Vītros man. Man liekas, tā bija 3. diena man Murjāņos.
Un uzreiz mēnesis no rīta pirms brokstīm, visi iet brokstīs, mēs jau krosiņi izskrējuši, visi volejbolisti. Bet kas vēl? Šis te jāpadomā. Pārsvarā viss, kas tā galvā, es teikšu. Labi, tā lai paliek pie jums. Kad es zinu, tad jaunie, ja klausās, tad ir jautri muļāņi, jūs ir disciplīna, tā kā, un arī jūs ieskati iet projām. Bet tad mēs varam paiet tāds fast forward uz laiku, kad bija tāds milestone punkts arī jau jums Eiropas čempions zālē uz 17. 2021. gads, jā. Jā, 8. vieta. Un, Kristian, kas tev tur bija tiem piedāvājumiem tajā brīdī? Es nezinu īsti godīgi, jo man liekas, ka kaut kādi piedāvājumi bija, bet kurus nemaz tā kā, kur neatnāca uz manīm. Kas, ko baumu līmenī jau tu esi kaut dzirdējis, kas tur bija? Un... Es nesen runāju ar vienu šo ten aģentu, un viņš teica, ka tajā laikā bija runājis ar Vitkovski par Perūdžu. Es nezinu, jā. Bombā. Tā viņš man uzrakstīja. Bet jā. Es pats personīgi dabūju piedāvājumu, ka man personīgi uzrakstīja kaut kāds vācu klubs. Bet es nezinu, kādā līmenī tas klubs bija. Tajā brīdī man baigi neinteresēja. Godīgi. Varbūt tā bija Luneburga. Varbūt. Bet vispār tajā brīdī tas čempions aizbraucot tur uz Eiropu, redzēt varbūt tas, to līmeni Eiropā, ka ir spēlējums un tā. Nebija tajā brīdī, kad jāiet pilnu laiku zāli un bija čempions mierā vai... Vēlāk viņam mēs pieķersimies par basketbolu tēmu, bet tajā laikā es gribēju basu spēlēt, tāpēc man baigi doma nebija nekur iet. Bet jā. Bet jūs jau pēc tam vēl uzreiz beidzās čempions, un tad jūs beachā, tā bija tā 4. vieta. Tā 4. vieta. Man liekas, tas bija uzreiz pēc tam. Tā bija tā, jā. Un sanāca mums arī, uz to noteikti nevar novēlēt par to zaudējumu, bet mums sanāca diezgan maz arī tie treniņi, kaut kā, jo Kristians tur svārstās par to basketbolu tā un tā. Un tie, kas nezina vai neatcerās, tad bija tā, ka bija turnīrs, un tad bija spēle par 3. vietu. Un, labi, Kristian, tev jau bija bijusi tā medaļa 2. vietas. Tu jau biji turnīra veterāns, jau nāc jau 2. reizi. Nē, tagad tu dabū medaļu, tie nākamie turnīri ir tā, ka tev vienkārši vairāk pārliecība, tu zini, tu vari. Jo, kad tu brauc to pirmo savu čempionu, tu īsti nezini, kāds ir līmenis, tu īsti nezini, vai tu vispār esi labs tā fona, vai tu neesi labs. Pēc tam jau nākamajā turnīrā, tu zini, ka tu vari labi spēlēt, tad tev ir pārliecība. Jūs tajā laikā vienkārši ar Ābelīti spēlēt kopā, un jūs uzvarējāt Atlasi, ja? Mēs uzvarējām Atlasi, jā, bet īstenībā tajā laikā to Atlasi nebija viegli uzvarēt. Kas jums tur bija, kas nāca pretī Atlasē? Gustavs ar Storķi. Jā. Tur arī interesants. Tur ir interesants stāsts. Un Sandis ar Teteru spēlēja, ja? Nē, Sandis ar Teteru, laikam. Kādā ziņā jau visi labākie tur bija tajā laikā. Un, man prātā ir baigā konkurence iekšējā. Jo man prātā ir 21. gada fināla Mārupē, kur Guss ar Storķi bija pirmie, un Foķis, es neatceros, ko palika 2. vai 3. Tas varbūt nebija. Tas bija, ka bija Mūrjāņi. Viss bija Mūrjāņi piedestāls tur. Tur bija trīnieks Mūrjāņi. Osandieši atstājāt. Jā. Bet, tā bija tas čempions, un tā bija spēle par 3. vietu, un no 8 vai 7. Mīstika tā bija. Tas nebija jau tikai 3. sets, mēs arī 1. setu izlaidām no kaut kādas 17-12 vadības. Jā, tā bija 2. setu mēs noturējām, un 3. atkal mīstika pilnīgi. No 8-1. Tad tev tur jums aizbrauc, ne? Tu kaut kā sarkanā dabūji. Tur sāk ēdīt. 2. setu plus 7. Protams, nevajadzēja rīkoties tā, kā es izdarīju. Es aizspēju bumbu, jā. Baigi labi trāpīja īstenībā. Tā kā solīja? Jā, uzreiz iedevu sarkano, uzreiz plus punkts vēl viņiem, un tur pilnīgi aizbrauc. Tas jau tāds Latvijas volejbola signature mūsu. Labi, novalsim uz jaunību, tagad es tā nedarītu. Bet kā vispār tajā brīdī, tu aizbrauc tagad tā, tu iekās, tāds jauniem tāds ritīgais sitiens. Kā jūs tajos brīžos rīkojaties, kā jūs tur kaut kā tiekat galā ar to? Es godīgi tajā brīdī nezināju, ko darīt. Es pēc spēles sēdēju, un es reāli domāju, kāds var būt. Kāds var būt, tev jābūt kaut kādam iemeslam, kā var 2 sets no plus 7, 6 pakāst. Bet es atceros, kā bija pēc tam, Kristians teica, esies basi, visi esēja iekšā basi. Tā bija, es atceros, un jā. Bet lai arī iecelnieks būtu ritīgi stingrs, viņš pēc tās spēles man neko slikti nepateica. Viņš reāli pienāca normāli parunāt. Viņš jau jūta, ka viņš tur tāds... Viņš zina, kā, man liekas, noteiktās situācijās rīkoties. Es atceros, viņš pēc tam arī teica, ka tur bija... Mēs neaizgājām, man liekas, bet viņš teica, viņš uzrakstīja ziņu pēc tam, nekas šeiki, ķipa... Traks zaudējums kaut ko, un kad tomēr jāizbauda tā pieredze, kaut kāda after party, obligāti jums jāaiziet, un tā.
Es zinu, ko es darīju. Mēs neaizgājām uz afterparty. Tur jau nebija tāds, man liekas. Jā, nebija, bet Mēs Baķīt aizgājām. Bet es aizgāju tajā vakarā, jo šeit pats skrietu pilsētā. Arī, jā. Demonos bija iegājis. Bet, kā jums ir? Gogin modā. Mēs pēc tam parunāsim vēl, protams, par beidžu, bet kā jums ir? Jūs, es nezinu, bieži kasaties vai ātri tas pēc tam pāriet? Zinu, ka ja Šmēdiņš ar Samuelu stāstīja, ka pēc spēles sakasās, pēc pusstundas jau runā kā draugs ar draugu. Mēs vispār nekasamies. Mēs tā nekasamies. Tā nopietni mēs vispār nekasamies. Mums tā bieži mēs kā pa Tāpēc, jokam. ka viņš ir baigi mierīgs. Ja es kaut ko gribu pateikt, es pasaku, bet Gustavs baigi kā nesaka pretī. Nu tā kā nevis viņš nevar pateikt pretī, bet viņš vienkārši tā kā pa dzīvi tāds mierīgs nosvērts. Es nekad dzīvē neesmu redzējis dusmīgu. Nē, es kā, mēs skāpsim arī. Nē, mēs... Nu, valsts, ka nē. Nu, mēs tā... Nē, Polijā viņš bija. Man liekas tāds bišķiņ dusmīgs, ka kaut ko viņš tur pēc Azerbaidžanas spēles sūdīja kā pusīt nospēlēja, tad bija, viņam pie Aivi, lai viņš varētu tos video. Kas tur bija? Es neko tā neatceros. Es skatīšos atkārtojumā to spēli. Bet, nē, mēs bieži kā pa jokam, bet dažreiz es aiziet pāri. Jā, bet mēs, nē, mēs diezgan, man liekas, mierīgi. Uz laukumu, nē. Īstenībā jau uzatens otrs. Jā, mums ir bijis batli. Nu, kurš uzvarējis? Bet mums ir pajautāt, kurš uzvarēja? Es. Mēs laikot spēles izdomājam. Ja mēs braucam uz kaut čempi, mums ir Gults volejbols. Jā. Nu, vēl general knowledge mēs mācāmies like YouTube. Tā visām tēmām. Jā. Nu, tāpēc, ka jums ir Kristians ir star players un tad Gusīs tāds hustlers, tad jums, Jā. ja būtu abi star playeri, tad būtu kasīšanās. Bet labi, bet Kristians jau ieminējās par Basketbola dienā. tēmu. Bija tāda laika. Nu, kā tu nonāci tajā brīdī pie tāda lēmuma, nu, ka tev reāli, tu esi volejbolā, tu esi, nezinu, Latvijā top, un tu tāds, nē, davai sevi uz basi. Tas bija tieši Covid laiks, kad mēs visi bijām mājās. Neviens nebija Murjāņos, visi bija pa mājām, un tad visādas domas nāca galvā. Tad es pārsvarā visu draugu spēlēju basi. Nu, es biju iepriekš, nezinu, cik 10, 11 gados trenējis basī. Un tajā brīdī visu laiku gāju spēlēt. Un sapratu, ka es reāli gribu spēlēt basi. Un es tajā brīdī domāju, nu, moški jāpamēģina. Un man parasti patīk ar Ropi parunāt ģimenē, viņš gudrs cilvēks. Un es viņam stāstīju to situāciju, un es saku, es gribu pamēģināt. Viņš man saka, tu nožēlos vairāk, tu nepamēģināji, nekā, ja tev nesanāks. Un te es vienkārši pamēģināju. Tad bija kaut kāds samtas pēc NBA, vai tur, nezinu, lielāka naudas lava, vai kaut kāds vienkārši riebums pret volejbolu, vai kaut kāds miks? Nē, tas bija, es pat nezinu, man vienkārši šausmīgi patīk basis. Man vēl joprojām patīk. Sakojas like NBA visam tam, bet īstenībā arī pavērsiena punkts bija, kad mēs bijām nometnē, kur tas bija Reizeknē. Jā, tas ir. Es ar Krišu dzīvoju vienā istabā, un viņš arī gribēja iet uz basi. Un mēs sākām, nu nāc tā, es gribu iet uz basi, man tāds, es arī. Doj baucu, izlases nometnē. Bet jā, tad tieši tajā Covid laikā varēja tikai izlases trenēties, un mani paņēma pie 5. gada izlases treniņiem. Tad tu biji labs līmenis basī, nu nebija tā, ka tu aizgāji? Nu, zini kā, man liekas, man bija individuāli tā labas prasmes, bet komandā tev ir grūti iespēlēties. Tad, kad sāk 5-5 spēlēt, tad ir, nu, tev vienkārši vajag to pieredzi, tev vajag no bērnības spēlēt, lai tu saprastu, kas kur, jo tu it kā māki visu izdarīt, bet tajā pašā laikā tev liekas baigais hauss 5-5. Tev bija bēgs, bet tev nebija tie komandas skilli. Interesants atceros, vēl Cēsīs bija nometne, kur tas neatceros. Mēs tur traki balojām. Mēs balojām, bet arī viņi baloja, viņi gāja ar Krīšu, jā, 6. Visur jūs manas gājāt. Cēsīs laikam, jā, Jēklis 6 no rīta viņi gāja balot, un pēc tam vēl plus 2 volejbola treniņi. Nu, mums bija 3 treniņi dienā, mēs gājām viens pīkaps un 2 volejbola. Mēs pirms rītrosmes, jā, katru rītu gājām 6 pamētāt bumbu, tur kaut kāds drils uztaisīja ar Krīšu. Mēs pat tur nemētājām, mēs vēl tur gājām kaut kāds trojkas no katra stūra. Es kaut ko darīju vienreiz biju, mēs tur trošs no stūra, tad no vīdiņa tur rītī gāja drila. Tur kaut kāds kurpes salikām kolonus vietā, bet jā. Mums reāli bija 3 treniņi dienā, jā. Kristians vēl ārījās, mēs ar Gustu tur, nezinu, mēs tur no Vasīša labi, mēs kaut varam uzsvērt, mēs tur uzvarējām, Kristians paņem arī bumbu, tur 3 pa garāžām aizšauja. Nebija tā, neatceros. Nebija. Bet, nu, bija arī varbūt kaut kāda cilvēka no volejbola, kas mēģināja kaut ko, nu, nē, Kristian, davai, nu, nē. Jā, daudz. Senčiem arī, protams, nebija baigi patīkami. Nu, zingā, ka tev dēls spēlē tādā līmenī, un viņš pēkšņi grib iet prom. Bet, jā, daudz jau man prasīja, kāpēc. Bet to tā grūti izskaidrot, tu vienkārši gribi tajā brīdī un viss, un tev liekas, to arī tev varētu sanākt. Un es biju baigi pārliecināts par sevi tajā brīdī.
tāpēc es arī gāju. Man baigi tajā brīdī tas, ko citi teica, pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā bija. Bet tad tomēr atgriešanās volejbolā. Atgriešanās volejbolā bija tāda, ka man vienkārši braucu skolīgi. Man mamma bija uz federāciju kaut ko runāt. Un viņa man saka, Točs to piedāvā spēlēt. Tas nāca no Toča puses, tas? Jā, man tāds, ko? Tu visu laiku tikai viņas televizorā skaties un pēkšņi tu spēlē basi un tev piedāvā Toču spēlēt. Un tad es domāju, brāļiens, es visu dzīvi spēlēju volejbolu, man tagad piedāvā braukt uz pasaules tūrēm. Kā es varu atteikt? Tad es vienkārši sāku spēlēt, un tā kā nebija tā, ka man nepatika volejbols tajā brīdī, kad es spēlēju basi, bet kaut kā spēlējot, tas prieks atgriezās. Nepatīk? Nē, es saku, man nebija tā, ka nepatīk, bet nebija arī īsti tā, ka gribējās. Bet tad, kad es sāku to spēlēt, tad tas prieks parādījās. Bet bija šī atkāpē, ja Točs nebūtu piedāvājis, ko tu tajā brīdī domā? Paliec basī vai? Ja man nebūtu piedāvājums, es domāju, ka es būtu noteikti palicis basī. Tu liels paldies Edgaram. Jā. Atvilkt tev apakaļ. Tā ir. Labi, tu jau biji ieminējis, bet kāds bija tajā brīdī, kad reāli tev paņem Točs savā paspārnē principā, un tu jūs tur braucat pa tām tūrēm, un viņš bija tāds tēvs savā ziņā, bija. Kāda starpība nav tā, ka tur... Sākumā tā bija, jo es tajā brīdī arī baigi nesakoju vispār tajā volejbola pasaulē līdzi. Es nezināju spēlētājs, labi, kaut kāds krūtākos zināju. Un visas tās lidošanas vienam pašam, viss tas, un bija principā tā, ka to kaut kādu tēti lidojas laiku. Bet tas jau, tā kā pieredze nāk tiem turnīriem, tad jau tā vairs nebija. Bet sākumā noteikti šajā paņēma paspārnē, parādīja visu. Kas un kā? Kā tev bija gust? Nebija tā, ka skaties tāds, bērns, kāpēc viņam piedāvā? Viņš kāds basketbols? Nē, man īstenībā bija prieks, to es atceros, jo viņš šis bija basī jau tur ālin. Starp citu, mēs sadarījām, ka viņš tiks NBA uz 100 eiro. Vēl ir Kāds iespējams, jā. Tu teici nē? Es protams, teicu nē. Es ar daudziem sadarēju. Viņš klāmu Teslu parādā būs. Kāpēc jūs bastā? Davai, 200 eiro, kas uz NBA. Lai skatiem 4 cilvēkiem. Bet vēl ir laiks. Jā, bet es biju priecīgs redzēt, ka viņš spēlēs Toču, zināju, ka viņš vismaz būs atpakaļ beachā, kad iespēja varbūt būs braukt uz tiem jauniešu čempiem. Tā kā jā, es reiz kalkulēju galvā, ka tas man arī izdevīgi ir. Gūs jau savu izdevīgumu meklēt. Jā. Jums arī bija tā zīmīga tā pirmā spēle ar Toču pret tieši, kas arī bija TJ Sanders, kas bija tieši no zāles tikko atnācis un Taylors Klēps. Kā bija tā pirmā spēle, liekas, kā tur arī trīcēja? Sākumā bija stress, jā. Sākumā bija, bet pēc tam, kad iespēlējās, es kaut kā nejūtu to pressuru uz sevi, jo man pirmā spēle pasaules tūrē tādā līmenī, es domāju, es spēlēšu, cik es labi varu, bet tajā pašā brīdī nav tā, ka man ir 100% jāuzvar. Bet mēs to spēli īstenībā labi nospēlējām. Es saprotu, mēs ar Gustavu skatījām, mēs bijām tieši nometnē un mēs skatījāmies, jā. Šaidības slīpo tikai. Atcēties slīpējā, un Gustavs būs līnijā, es pazīstu Foču. Bet tas nekas, tas bija pirmais turnīrs, skatījos kaut kāds video, pirms tam es domāju, es varu uzvarēt. Mēs varam tikt tur pamatā, viss tas, bet jā. Kaut kādi zīmīgi tādi punkti jums ar Toču bija, man liekas, pirmajā depo posmā jums tur sanāca bišķiņa failures, ka jūs tur pirmajā kārtā zaudējāt. 9. vietā palikāt dalītājiem. Kā mēs tur zaudējām? Bērziņam ar kaut ko. Ar Rudolfu. Viņš man vēl joprojām piemin. Es, kad ar Rūdžu runāju, tagad viņš vairs nespēlē profesionāli, netrenējās ikdienā. Viņš tur bitcoins tur maina, Viņiem izolīdzās. Uz savām lietām nodarbojas. Bet jā, viņš saka, ka citi man nees uzreiz vēl. Tā arī ir. Es viņam toreiz zaudēju, un vēl es zaudēju toreiz ceturtajā finālā, kad Rudolfs ar Aču spēlēja. Tur bija kaut kas, kad Edgars aizbrauc mājās un nerunāja tev vai ko? Nē, tur bija tāds beigais apsets. Tur bija nereāls apsets, jo mums bija jāuzvar principā tā spēle. Un jā, jo mums īstenībā bieži bija, mēs labi spēlējām, un pēkšņi pret sūdīgiem kaut kādiem? Pēkšņi pilnīgi sūdīgi spēlējām. Ne sūdīgiem, bet kas mums būtu jāuzvar, kā tas... Jā, ne tikai arī pret labām komandām citreiz mēs sūdīgi spēlējām. Mēs toreiz aizbraucām uz Brazīliju, un pirmā kārta mums bija pret Itāļiem, tādiem pavecākiem. Viņi nebija nekādi favorīti, viņas pirmo reizi dzīvē redzēja tajā brīdī, un mēs viņiem arī zaudējām. Tad arī stulba sajūta, ka tu zaudēji tādām komandām vienkārši. Kā bija no Edgara, tajā brīdī nebija kaut kāds, viņš tā strādāja visu kārtībā? Viņš bija neapmierināts, jo viņš spēlēja augstā līmenī pa medaļām, olimpiskajās spēlēs 4. vietu.
Viņam nav, es domāju, patīkami tādām komandām zaudēt. Vēl zīmīgs punkts bija līdz 16 Jūrmalā. Jūs tur tikāt arī caur latviešu kvotu. Kā tur jūs arī nācāt, ka jums tā kā vajadzētu vismaz to pirmo kārtu vinēt, vai arī tādu brīvi un kāds prešers? Nē, noteikti. Tie bija kaut kādi pirmie turnīri, kad man likās, ka man nav prešers, kad es gribu tīri pierast, saprast to līmeni, iespēlēties, bet pēc tam jau man gribējās uzvarēt. Tad bija īsti vienalga, kādas komandas nāk pretī, bet tev jāuzvar. Jo, ja tev ir tā iespēja dot, tad tu nevari iet tā brīvu galvu vēnu, ja zaudēšu arī nekas. Tad gribēs uzvarēt. Tad ejam tālāk chronoloģiski, pēc tam seko uzvara Salkas kokteili. Cik tas ir liels ķeksīts tā karjerā? Tas ir tikai Latvijas čemps, bet turnīrs man tas ir man personīgi top 3 turnīrs pēc atmiņām. Vai pat ne top 2 vai top 1, jo tās emocijas vienkārši bija nereāls tur. Pēc pirmā seta atceros, mēs spēlējām, mēs tur baigi pakāsām pirmo setu. Es domāju, bļāviens, visi draugi saicināti, visi skatās, nevarši tā. Bet tam kaut kā aizgāja uzvarējām, jā. Bet tad bija baigi labi. Es tieši gatavojos un klausījos intervijas CSV Hantu, tieši teicu, vārds tajā brīdī domāju, kāpēc visus tos draugus uzaicināju. Bet es neatceros uzvarēju Samuelu Šmēdinu finālā. Tā kā, protams, forši iegribēt savu vārdu uz Salkas kokteļa kausa. Bet labi, tajā vasarā tu darbojies ar Toču kopā, bet Gusi, tev tas stāsts bija, ka tu ar Matīs, jā, jūs tur darbojāties Murjāņos, ritīgi malcāt. Tajā sezonā jāsanāca, viņš spēlēja Toču. Mums galvenais jau arī pa lielam, vasarā galvenais ir tie jaunieši čempi. Jūs gatavojamies. Mums, jā. Gatavojamies Murjāņos arī, Laurietis Valēk vadībā, tur kārtīgi 2 treniņu dienā šancējām. Un Matīs, jā, tur, mēs, Depo Open, tur, laikam, 3. vieta Liepājā bija. Jā, un tā gatavojamies tiem jauniešu čempiem. Tas jau bija tas gads, kad mēs uzvarējām. Tad arī bija 18 zelts. Pirmais, tur gan jūs nācāt jau kā favorīti, principā. Tu jau biji vispār veterāns, 3. gads. Tur bija zelts. Vispār kāds turnīrs tur jūs vienkārši mazgājāt? Es pastāstīšu. Jā, aizrunājos. Mums jau braucot to turnīru, jau bija tāds jāņem. Mēs jau runājām jau pirms tam, kad pagājušajā gadā tāds zaudējums, un kad šogad tiešām jāņem. Skatījāmies arī pēc tam komandām, kad tur it kā neviens neredzam tādu komandu, kas toši būtu labāka par mums, ka visām komandām var mierīgi spēlēt, un nav viena komanda baigi pārāka. Gājām pa spēlē. Un īstenībā diezgan pārliecinoši teikt. Mēs grupā diezgan pārliecinoši visus vinnējām, man liekas, cik atceros. Un arī gan 8. ceturdaļfināls gāja ļoti pārliecinoši. Fināls gan bija diezgan tāds sīvs, jo tie dāņi labi spēlēja, bet kopumā jau ļoti veiksmīgs turnīrs. Tas bija tāds tiešām, tā, ka mēs uzvarējām, uzreiz bija tāds, ka pats sev varēja pierādīt, ka tas pagājušajā gadā zaudējums tomēr, ka var tomēr atnākt atpakaļ un uzvarēt, bija pats sev baigi forši to pierādīt. Kas bez jums vēl, kas tur skaidrs tā kā favorīti, ko ir austrieši? Tur austrieši tur nebija, tur bija Zviedri, kuri zaudēja dāņiem, un tad līdz ar to dāņi uzreiz pārgāja kā galvenie favorīti, kurus mēs arī finālā vinnējām 2-0. Bet pirms tā Eiropas čempi vēl bija 20 čemps, kur Kristiāna tu spēlēja ar Oliveru kopā. Kāpēc bija tāds? Nē, bija, man liekas. Tajā gadā, kad mums bija 9. vieta. Jā. Kāpēc tā, kad sanāk, jo tas bija 4. gada čemps, un kāpēc jūs nespēlējāt kopā tad jau? Es godīgi, es nezinu, kāda tā situācija. Likās, ka jūs savs sodīgs, bet tu nebija atnācis no zāles, vai es nezinu? Es godīgi baigi neatceros. Man liekas, viņš vienkārši Osandā trenējās. Vienkārši, es trenējos Osandā tajā brīdī, un Olivers arī mums tur vislaik trenējās, un mēs domājam, ka mums jāspēlē kopā ir. Tad mēs gribējām spēlēt kopā, bet tajā 18 grupā Olivers nevar spēlēt, es mums to spēlēju. Tad, principā, tā kaut kādā veidā arī izšķirt. Tāpēc pēc tam gāja tas U19 pasaules čemps. Vispār, kāds bija pēc tā viena zelta? Uzreiz tas bija pēc kādas nedēļas? Tas bija nākamā nedēļa, ne? Jā, bija uzreiz, jā. Kā tas noskaņo? Kāds jau noskaņo uzreiz, ka neatslāps, kā jauniem tur Ori, kur mēs jau čempioni nākam. Nē, man liekas, bija tā, ka mēs runājam tieši, ka ir tomēr baigi forši tāda pārliecība ierasties uz to čempi. Tu atbrauc no Turciju, tu jau visi zini, ka tu esi vinnējis. Un tā ir tev pārliecība, citi varbūt bija šī tā kā, neraustās, bet tā arī tā kā respektē tevi uzreiz.
Vai neesi kaut kāda random komanda, tas jau tā kā U18 Eiropas čempioni. Bet labi, uz U19, kā jūs braucāt, jūs 18 jūs braucāt, ka jūs varat paņemt uz U19 tāpat. Jā, Nu, 19 jau arī. līmenis. Bet tāpat Tāpat bija daudz augstāks līmenis. daudz augstāk. Ja pie 4. gadi ir īstenībā reāli labs līmenis. Tur nāk franči klāt, tur nāk austrieši klāt, kas vēl labi tie paši zviedri, čehi. Tur ir vidējais līmenis vienkārši ir augstāks. Šveicieši arī, jā, Zolīti spēlē. Bet varbūt skipējam visu turnīru, kā bija spēlēt finālā pret savēju. To Latvijā negaidīja neviens. Tur bija tas prikals, kad viņi laiku spēlēja pirms mums. Viņi iet pa savu uzvaru, mēs pa savu, viņiem spēlē pirms mums. Mēs redzam, viņi uzvar. Bļāviens, mums arī jāuzvar. Viņi uzvar, mums atkal jāuzvar. Mēs skatāmies, viņi tiek finālā, mums ir bļāviens, mums arī jātiek. Es zinu, kā nevar palikt zemāk pa otriem latviešiem, bet finālā, ja citreiz ir tāda sajūta, tev liekas, tā otrā vieta arī ir laba, bet ja tu redzi, ka cita latviešu komanda stāv uz pirmā piedestāla, tad nē, es negribēju zaudēt. Nē. Īstenībā man bija bišķiņ stress, jo es ridīgi gribēju uzvarēt to spēli. Nu, jā, noteikti, jo arī, ja godīgi sanāk tā, ka tā mēs uzvarējām to pasaules čempionu, mums arī bija vairāk tā visa, nezinu, tas slava, mums tur visādas, jā, tur gan naudas balvas, protams, viņiem arī, un tā atzinība, viss tas, un viņiem tā otrā vieta arī tā kā unikāls sasniegums, bet viņiem daudz mazāk tas sanāca, un jā, līdz ar to tas tiešām bija ļoti svarīga spēle. Brauc uz krakla rakstīt zelta puiši, bet viņi dabūja sudrabu. Nu jā, vienkārši, tas tāds unikāls. Tas ir tā, ka tu dabū otro vietu pasaules čempionā. Latvijā tas ir otrais arī. Bet citai latviešu komandai pirmā vieta. Bet, šautauts Oliveram Dāvi. No Kvalens uz līdz sudrabam. Bet viņi Kvalenē īstenībā, viņi to vienu spēli knapi izlīd. Viņi pret tiem nīderlandiešiem, viņiem bija smaga spēle īstenībā. Viņiem bišķiņ pietrūka, lai pakāstu Kvalenē. Mums pietrūka viens punkts, lai mēs zaudētu ceturtdaļfinālā austriešiem. Jo pirmo setu mēs zaudējām, otrajā setā 19-17 kasām. Izlīdām un uzvarējām arī trešo setu. Tur bija tas stāsts, ka jums to turnīru bija, tā kā Eiropas čempioni bija iecelnieks, un tad bija atvers. Kāpēc tā tur, jo principā loģiskāk jau sanāk, kad līdzi brauc divi treneri no abām komandām. Tāpēc, ka tu skaitījies zem iecelnieka, es skaitījos zem atvera. Un tad viņi, man liekas, savā starpā sarunāja, ka tu brauc to čempionu, es braucu šito čempionu. Un Olivers Dāvi bija zem atvera droši vien. Jā. Tas nāca. Labi, ka jums tur tās spēles gāja, tur viens otrs. Tad nebija jārastās. Atveram bija, man liekas, interesants fināls. Viņš nesēdēja, ne? Viņš tribīnē. Bet kā bija tajā brīdī, labi, jūs jau bijāt minējuši par to uzmanību, varēja uzkot no mēdījiem, tur nākotnē, tur aicina uz intervijām, vai tur followeri Instagramā uzreiz uzauga, vai... Followeri bišķi pienāca, jā, bet, tā kā ļoti milzīga uzmanība jau nebija, bet, protams, bija tā patīkami, jā, bija gan intervijas, jā, kaut kādas tur žurnāls, kaut ko uzvanīja, kaut raksti tur Delfos sporta centrā, nezinu. Tā jau milzīgi tāda uzmanības es personīgi nejūtu, bet, jā, bija tā patīkami. Tur arī kaut kādā intervijā Kristiāns teica, ka tev toči baigo pārliecību devu uz tām turnīriem. Tā kā liels paldies jāsaka viņam, ka ieguldīja tieši. Nē, noteikti liels paldies viņam. Vispār, kad es spēlēju volejbolu, kad es sāku spēlēt uzreiz pasaules tūrē, es tev iedodu pārliecību, pēc tam spēlēt pie jauniešiem. Pēc tā vasaras principā sanāk, ka Gus tev bija liels pārmaiņas. Jā. Devies līdzi trenerim iecelniekam uz Igauniju, Tallinu. Kā tas nāca arī? Tas bija no viņa puses vairāk, viņš tev aicināja līdzi, vai tu tur uzprasies kaut kā? Jā, bija tā, ka Murjāņos viņš gāja prom no Murjāņiem, treneris iecelnieks, un tas Murjāņos arī tas līmenis palika diezgan zems, jo tajā brīdī jau aizgāja prom vienkārši visi tā kā lielie, kas tur bija Storcis, Tieģelis, man liekas, kas īsti tā kā vēl palika, bet tur bija vairāk tie spēlētāji, kas gāja prom, un arī man liekas, Murjāņos tas ir, ka, ja tu esi, piemēram, 8. un 9. klasē, tad ir ļoti labi, tad tev ir milzīga izaugsme, jo tur trenēties laiku ar tiem lielajiem. Bet tagad, ja tu esi 11. un 12. klasē, tad varbūt, tev, zin kā, tu jātrenēsies ar, nezinu, tur tā zemākām klasēm, tad varbūt nav tik ideāli. Un tad, tas gāja līdz trenerim iecelniekam uz Igauniju, kur, sākumā viss bija, plāns jau bija vispār ļoti labs, tur, jo tur tā līdzīga skola kā Murjāņi ir, tā Udentas skola, tur, treniņi 2 reizes dienā, tāpat arī līmenis noteikti labāks nekā Murjāņos tagad ir, vai kaut kā, tur Igaunijā tur salsīt arī visi tā kā izlases tie čaļi ir, un viss bija kārtībā, es trenējos, man, kad nesanāca spēlēt, tur arī bija ar Igaunijas federāciju, kaut kā tur viņi negribēja, lai es tur spēlēt, tur sanāca tāds, mēs... Tad tur bija apškarīgi, ka tu jā, tā nesanāca, un beigās sanāca tā trauma, un tad beigās tur saku, ka neizdevies gads, bet ja nebūtu tā trauma, noteikti bija labāka fiziskā formā uz vasaru, es domāju, tur būtu ļoti labi, bet tieši tā trauma, tā kā viss atškarēja, varētu teikt.
Bet kā vispār, es esmu bijis gan Audentes, gan Murjāņos. Man liekas, ka bez variantiem. Infrastruktūra un vispārējais tur ir. Man liekas, ka tur pilnībā viss tur. Tas ir labākais. Tas labākais. Jā, tā noteikti ir, kad infrastruktūra ir ļoti augstā līmenī. Tur arī viss tā, nezinu, tur zābekti, recovery, visas tās iespējas, arī, piemēram, ēšana. Tur tāda gan kā reāls, kā bistro, tev tur 2 gaļas iespējas izvēlēties. Tur viss tas, man ļoti garšojas. Bet interesanti tas, ka arī Igauni sūdzējās, viņi saka, nav tik garšīgi. Tur tu teici, aizvās uz Murjāņiem. Jā, un tas, ka, laikam, tā ir mācība, tas, ka cilvēki vienkārši nenovērtē tas, kas viņiem pieejams ir, jā. Un tā. Bet kā ir ar Audentes? Viņi jau ir tīri tā kā sporta skola, vai ne? Viņi nav tā kā Murjāņi, kad arī mācās. Mācās, jā, viņiem arī skola, tur viņi iet mācās. Jā, es vienkārši mācījos attālināti, Īgas komercskolā attālināti mācījos pie datora un gāju trenēties. Bet es palikšu pie tā, ka Audentes ir tas bonus, ka viņi tomēr atrodas Tallinā. Arī. Es nezinu. Murjāņiem arī tas, protams, plus ir mīnus. Kā Kristiāna ielikt centrā, viņš viņam tusādās apkārt, neiet uz treniņiem. Protams, ja tu esi Rīgā, tev ir kaut kādi vairāk distractions, jā. Tu gribi kaut ko darīt, tad tur palēm tu sēdi istabā, kur tu aizies pa mežu pastaigāt vakarā. Vēl man treniņu uztaisīt vakarā. Jā, tev nav ko darīt, tad tu aizēji piespēles pataisīt zālē. Basīšu rodas nav, Murjāņās nebija ko darīt. Gusti, tu jau minēji par to traumu, ja gadu beigās, principā tas bija tieši pirms vasaras. Jā, tieši, jā. Un kas tā bija par traumu? Man bija stresa lūzums, tā kā pēdas kaulā. Tas nozīmē, kā pārslodze un tas kauls lēnām salūst. Tur bija vajadzīga operācija bez variantiem. Un, jā. Tieši tagad tev vasarā tev sanāca izlaist, bet pirms tam tu sanāca jums, kad ar Toču bija tā šķiršanās, ja? Tur kādā gada sākumā. Jums bija King of the Court bija pēdējais turnīrs? Es nesaros, man liekas, varētu būt. Nē, pēdējais turnīrs bija, man liekas, bija Meksikā, vai King of the Court bija pēc tam? Janvārī King of the Court. Mēs Meksikā pēc turnīra, ka mēs arī sūdīgi nospēlējām, mēs sākām domāt, ka varbūt kaut kas jāmaina, jo es tomēr labāk jūtos blokā, nejūtos nekāds baigi labais aizsargs. Un saņem kaut kā nebija tā ķīmija, ka tu nejūti īsti to attīstību komandā visu laiku. Un, zin kā, tādā gadījumā es domāju, labāk, kad es spēlēju kādu, ko es jūtu attīstību pēc tam tālāk, un lai viņš spēlē ar kādu. Es biju dzirdējis tās, ka tur kaut ko sūdzījās no vecāka vai kaut kas, ka tur Edžiņš pa daudz māca vai kaut ko tur nebija. Kāds tāds runas klīt? Saka, kā bija. Nē, es nezinu. Es baigi neatceros neko tādu, ja godīgi. Ka tur Edgars pats baigi neko nedara, Kristiāna visu laiku māca. Nē, vienu brīdi viņš, man liekas, iejutās tā, kad vairāk viņš māca nekā pats spēlē. Varbūt tā bija kaut kāda brīdi, jā. Bet es īsti neatceros, tur kāds kaut ko baigi sūdzētos. Varbūt vecāki, bet es tur baigi tā. Bet tas nāca pirms tās traumas, ka jūs bijāt vēl tajā atlasē spēlēt uz Challenger kopā. Jā. Mēs jau gribējām to sezonu kopā spēlēt. Tā kā mēs izšķērāmies Toču, es gribēju ar viņu spēlēt, un tad sanāca tā trauma. Bet viso interesanti bija, ka jūs bijāt tajā, kā netrotāši, jūs tur uzaicināju uz Franciju pie viņiem ciemos uz to. Tā bija paraugspēle. Tas bija tā kā īsta treniņa nometne un paraugspēle beigās. Jā. Jā. Man jau tad bija tā trauma, tas sāpēja tā kāja. Un tur mēs tāpat zaudējām 2-1, man liekas. Bet viņš stāstīja, ko jūs tur uzvarējāt un izdomājāt bišķiņu tur paspēlēt pa otru. Ko jūs stāstīja, kad ka paraugspēle? Bija vispār tā, jo tur bija tā, ka tā nebija tā pilnībā nopietna. Tur nebija tā paraugspēle, jā. Un mēs īstenībā ritīgi lauzām to īso kanetu. Viņš tur nevar vispār noņemties. Mēs domājam, lai viņš neizstāsta tik sūdzīgi. Savu cilvēku priekšā, izmaksājas visu to laukumu atklāja. Un viņiem tur tik sūdīgi iet, mēs domājam, labi uzsvarēs potru. Tā, lai bišķiņ spēle vairāk ir. Garais mums dodas. Bet tur bija tā, ka tur reāli ar laustu pēdu spēlēja. Un man nereāli pleca sāpēja tā, ka es varēju tikai uzskatot. Jā, tur. Pa ko viņi servēja pa gusi? Pārstāv viss, man liekas, komandas servēja pa mani. Un tad pamainīt Kristiānu pārbaudu, vai gatavs. Jo Kristiāns aiziet testoties 2 iebāžas 3 un tad, servēja pa gusi. Ko jūs kopumā par viņiem varat pateikt? Tomēr man ir radies tāds priekšstats, ka jūs, austrieši un Kanērotārs, ir tāda 3 savienība, kas tur maļās par tām medaļām. Kādi viņi ir kā cilvēki, varbūt? Nē, viņi ļoti, ļoti īstenībā tādi atsaucīgi forši. Jā, jā, ļoti tiešām tādi. Arī komunicējam ik pa laikam, tāpēc viņi mūs arī uzaicināja, kad mums labs kontakts izveidojies.
tiešām arī tur pēc turnīriem tur balīties, tur sačmojamies. Jūs tur pats arī Francijā, ne? Jā, tur arī interesanti. Tur arī kāds stāsts, ko pastāstīt, vai tur, nevajag? Tur ir viens stāsts. Labi, es varu pastāstīt. Stāsts bija. Jā, tur bija, pēc tam nospēlējām tos paraugu spēli. Un mūs uzaicināja uz tādu tā kā klubu, tā atvērtais klubs, tā kā Pludmales malā bija. Pludmales malā, un jā, mēs tur gājām uz to klubu. Vispār interesanti tas, ka mēs gājām pilnīgi, liekas, tā kā nekurienē. Un vienkārši tur pēc kilometra attālumā vienkārši tur balīti rītīgi notiek. Tas jau bija tā interesanti. Un jā, mēs aizējām tur. Viņiem tur rezervēts galdiņš, viss. Un viņi pirms mēs ejam tā kā dejot un tā kā balēties, viņi saka, bet Džeki, uzmanīgi. Korsikas čaļi ir tādi baigi, tā kā protektīvi, jā, tādi greizsirdīgi. Nereāli. Neskatieties uz viņu meiteni. Jā. Un interesanti bija tas, ka jā, mēs aizjām tur, mēs tur dejojam, viss kārtībā. Es nezinu, tur katrs kaut kur metru attālumā, zin kā tur mūzika, viss forši. Pēkšņi pie manis piesoļo tāds īss rūķītis. Šitā te kaut ko mans Francis kaut ko stāsta, kaut ko ritīgi, tā agresīvs. Un es nesaprotu, ko viņš saka, un es kaut ko. Un viņš neko nedomāja, atvelk un hops, ievelk man vienu. Es vienkārši šokā, jo es baigi neko nebiju izdarījis, varbūt kā tur meiteni dejojas, bet tā kā vispār nekas tāds. Dejojis tikai? Kas ir? Tikai dejojāt? Nopietni, balīs tā bija. Jā, un galvenais tas vēl nebija trakākais. Man viņš iesit, un man saķer no sāniem, saķer man šitā te. Es tajā brīdī tā sabijies, ka vienkārši domāju, man tūlīt vedīs tur blakus uz mežu, jā, vai kaut ko. Un visu mani ved ārā. Un es jau nezināju, sākumā, ka tie ir apsargi, tie bija apsargi, bet es nezināju. Un es kratos ārā, cik vien varu, bet viņi man ved ārā. Un pēc kādām 10 sekundēm es sapratu, ka tie ir apsargi. Un tad es nomierinājos, jā. Un tādu stresu nebija piedzīvojis. Po otram durvīm atnāca apkārt? Un pēc tam atnācās tur, jā, balīt. Un jā, tas bija tāds ļoti interesants stāsts, jā. Bieži kaut kas tāds nenotiek, bet ļoti interesanti pieredze vismaz. Okay, labi, Francijā bija forši, bet pēc tam tā operācija, un tas nāk izlaist to sezonu, tā kā emocionāli, tas nāk reālā bedrē, domā otrai, kur tikko pacēlām tos ķēmus, un mājās tieši tajā vasarā, un tā tev pasaka, kad... Nē, bija, tiešām, bija tā operācija, protams, nebūs jau tā, ka mājās neraudās jau vai nesēdēs, un neko, tā kā, protams, jāstāsta, ko tu vari darīt tālāk, un jāuztaisīt operāciju visu laiku. Nezinu, tur pamācījos, vairāk palasīju kaut kādas grāmatas, kaut ko tādu. Bija ļoti garlaicīgi. Mājās nezināju, ko darīt. Tāpēc kaut kādas garlaicības, jā, bet grāmatas sāk lasīt. Draugi nebija? Draugi nebija. Es jau nevarēju iziet nemaz ārā. Aizvien uzspēlēt. Basīt jau nevarēju spēlēt. Un jā, tur aizgāju visu šī zālīti, pakačājos. Tur neko tādu reāli, tā vasara sanāca tāda, nezinu, tā kā atsēdāt. Tā kā baigi tāda neproduktīva, ļoti neproduktīva tā vasara. Nezināju, pat ko darīt. Un jā, bet lēnām sāku, kad jau varēja aiziet uz zālīti un gatavoties jau sezonai. Jā. Labi, Kristiānam gan bija pārmaiņas. Sāksim jaunatni, spēlēja kopā ar Oliveru. 3 turnīros, laikam, U22 un U20 Eiropā un U21 pasaulē. U22 bronza un U20. Kāds bija U22 turnīrs? Cik es atceros no bildēm, tur nenormāli smukā vietā bija kaut kur pilsētas centrā vai kaut kas tāds. Centrālais laukums bija centrā. Pilsētas centrā vispārējā laukuma bija puskilometru attālumā. Citā vietā, jā. Nav ierasts, neparasti jau visu kopā, tā turnīros. Jā. Tas viens laukums bija atsevišķi, bet viņš bija diezgan labi uztaisīts. Zin kā, pašā centrā tur daudz cilvēku staigā, un līdz ar to viņi apstājās un skatās tās spēles. Un, jā, tur sakājās pilns tribīns, bet īstenībā turnīrs tur bija labs līmenis. Reāli labs līmenis bija jaunākais Smols, tie Čehi, kas tajā laikā viņi īstenībā baigi labi arī pasaules tūrēs spēlēja. Viņi, man liekas, kaut kādā challenge'ā četrniekā bija pat Maldīvās. Kas tur vēl vācieši bija stipri. Daudz stipras komandas. Un pirmo spēli uzvarējām Angļus, nosacīt vāju komandu. Atpūtnieki. Pēc tam mums nāk Spāņi, kas arī skaitās vāju komandu, mēs viņiem iesūcām. Un tad tā spēle reāli neiet, jo mums tāpat bija tie U20 toreiz, kad mēs 9. palikām, kad tu jūti vienkārši tā spēle neiet kopā. Tad pēkšņi bija tāds klikšķis, mēs spēlējām pret vāciešiem grupā, kas otro vietu dabūja. Mēs viņus uzvarējām, un tu pēkšņi sajūti to spēli. Un, kad tu reāli kā komanda sāc spēlēt ar emocijām, visu to, ka tur abi divi nenokar galvas, tur katrs pa sevīm nav. Jā, aizgāja spēle, tad ceturtajā finālā iekrita tie Čehi labie. Tos uzvarējām. Es domāju, ka daudz negaidīja, ka mēs viņus uzvarēsim. Un jā, pēc tam pusfinālā austrieši. Okay. Nē, pa trešo vietu austrieši, sorry. Bet līdz finālā varēja aiziet vai bez variantiem tur? Tā spēle?
pati par sevi bija bez variantiem īstenībā. Mēs spēlējām pusfinālu pret Molu jaunāko. Viņi īstenībā bija baigi labā formā uz to turnīru. Okay, tur bija trešā vieta, tas ir forši, bet tad jau pēc tam čempions mājās, U20. Un, kā vispār bija mājās? Nu, visur pa pasauli izbraukāts un tad tā kā mājās U20 tā zīmīgi. Nu, bija atkal tas bišķiņu pressures. Kad, zin kā, savējie visi un no mums gaida. Mēs tikko dabījām medaļu vecākā grupā, tagad no mums gaida arī te. Gribējās jau zeltu paņemt, bet nu labi, ka iekāpām medaļās beigās. Zin kā, kad ne tikai mums, bet sanāk arī visai federācijai tas turnīrs izdevies, kad mājās mūsu komanda ir trīniekā. Tur gan tur varēja līdz finālam. Nu, tur kā neceru tādu nospiedu. Tur arī bija uz variantiem īstenībā. Ne, tur bija pusfināls. Tur bija līdzīgi, un viņi nospieda kaut ko. Viņi vienkārši, viņi to spēlēja. Tā, man liekas, vienīgā spēle, ko man spēlēja. Jā, tu tur pasēdēji. Konkrēti pasēdēji. Tāpēc, ka Gustavs nebija. Jā, Gustavs jau būtu labāk nospēlēs, neiet. Nē, bet viņš vienkārši, viņš tās rokas tā sameta. Bet, zin kā, viņš tajā pašā laikā, viņš varēja aizmest nepareizo roku, uz nepareizo pusi tās rokas, bet viņš laik trāpīja uz pareizo. Un tā, ka es vairs nezināju, ko darīt. Tā, ka reāli es nezināju, ko darīt, jo visur, kur es situ, tur viņam rokas ir. Jā, bet jāpiezīmē tas, ka tas Rotars tiešām viņš blokā ir. Ļoti, ļoti labs, ļoti talantīgs. Varbūt tā jāsaka, atpakaļ Kristians arī spēlē vai daudz spēku, tāpēc nezinu, varbūt jāmēģina vairāk kaut kā gudrāk tieši to ar aizsargu cīnīties. Es vēl nebiju sācis ar Mārtiņu spēlēt, es nemācēju baigi gudri tajā brīdī spēlēt. Bet labi, bija trešā vieta un bija arī jaudīgs apstarīts, ne? Bija, jā. Tā arī var kaut kāds federācija, ka viņi noorganizēja. Jo īstenībā bieži turnīros spēlētāji paši noorganizē. Bet federācija bija parūpējusies vismaz. Tā mums tur bija, klubiņā visi, jā. Visi, normāls tusiņš. Es arī biju tajā tusiņā. Es dzirdēju diezgan labas atsauksmes tiem, kas ir pabraukājuši pa turnīriem, kad mūsu federācija bija pacentusies šoreiz. Bet labi, vēl pirms mēs pa Mārtiņu sāksim runāt, rudenī bija U21 pasaules čempions. Skatoties tā, likās, ka tas ļoti smagi izgāšanās, bet grupā arī mums bija ļoti grūti. Bija grūti, jā, bet tāpatās mums bija jātiek no grupas uz ārā. Argentīnieši mums bija jāuzvar. Ja citreiz liekas, ka labi, ka pirmā spēle pret vājāku komandu jau var iespēlēties tajā turnīrā, tad mēs to spēles ritmu vispār neatradām. Tur bija tā, ka arī tu nesaproti, ko darīt. Jo visu laiku pirmajā setā iet tie mīnus, bet tev iekšēji tāds, labi, mēs atspēlēsimies tāpat, bet tāds arī nenotika. Reāli pamiršķi un tā spēle pakāst. Un tur bija principā tas pats stāsts, kas tajā U20, ka mēs 9. vietu dabujām. Tu vienkārši nevar uzspēlēt. Es nevaru izskaidrot, vienkārši nevaru uzspēlēt. Self too. Jā, labi. Un tad tajā vasarā izšķirēties ar Edgaru pirms tam. Un tad sākās spēlēt ar Mārtiņu, bet vai bija kaut kādi piedāvājumi no citiem beachiem Latvijā? Nebija kaut kas Samailovu jūs spēlēsiet runas? Vai? Bija sākumā doma ar Samailovu, jā. Un tajā pašā laikā bija arī doma ar Mārtiņu. Un tad es vienkārši, man bez mazliet pašam bija jādomā, ko es pats labāk gribu. Kas man pašam ir varbūt neizdevīgāk, bet kā es varu vairāk paņemt. Un man vienmēr līdzies Mārtiņš nereāli gudrs treneris. Un tādā ziņā es domāju, es izdarīju pareizo izvēli, jo viņš man ir nereāli daudz iemācījis laukumu. Kaut vai viņš aizsargs, viņš man blokā visādas nianses ir iemācījis. Visādās pašam mācēt to spēli, lasīt, skatīties, kā uzbrucējs sagriezies vispār, kā rokas atvērt. Visādas mazas nianses. Tas nereāli daudz iemācījis, jā. Un tev Gus arī bija forša pieredze iegušana. Sezonas beigās jau tu biji apakaļ. Jā. Un tad jums bija turnīrs ar Šmēdiņu. Jā, man bija tieši atnācis pēc tās traumas. Jā, mēs vienojāmies, ka viņi tieši Samuelu Šmēdiņu izšķīrās. Un tad mēs vienojāmies, ka aizvadīsim turnīru Maljorkā. Turnīrs nebija izdevies. Tur, pēc traumas es nebiju galīgi neformā. Tur, un kaut kā mums nesalikās un zaudējām 8. finālā Turkiem. Tas bija tev pirmā pasaules tūras pieredze, ja? Jā, pirmā pasaules tūras pieredze. Starpība no jauniešiem, kad var jūs, ka tur kaut vai tas līmenis ir kā zemes, bet tāpat tur spēlētāji lasa to spēli vai... Nē, es nezinu, man liekas īstenībā, ja godīgi, man liekas es pat teiktu kaut kāds tāds U19 vai U18 pasaules čempionāts diezgan līdzīgs kā Futures. Es nezinu, varbūt tas nav pareizi salīdzinājums. Jā, man liekas, spēles ziņā, tā meistarība, man liekas, bieži vien jauniešiem ir lielāka, bet bieži vien tā pieredze nostrādā vienkārši, kad tas pieaugšais viņš negrib pakāst jauniem. Viņi vienkārši kaut kā viņi to spēli uzvar.
Jā, tiešām tā es piekritīšu, ka tā izstāsta tošana jaunietis vienmēr pārsaistās kaut kāds fiziskāks un tāds, bet kaut kā tas, tie, nezinu, saucamie veterāni, bet tie ar pieredzi, tie viņi kaut kā tiešām, tur izlien galotnes, tur labāk uzsver vai galotnes un ko stabilāk, es teiktu, stabilāk nospēlē nekā jaunie dueti. Un tad bija tāds tā kā off-season, vai tāds tukšais periods jums, ka jūs vienkārši trenējāties un... Es pēc tam sāku trenēties ar tevi robežsardzē. Par to arī gribam to jautāt, kā bija pie leģendas Raimonda Vildes šo sezonu pavadīt. Interesanti, tas man arī bija, ka es no tās traumas nācu ārā un bija īstenībā diezgan interesanti, trenējāmies viens treniņš dienā plus un tad trešdien, piekdiena bumbām, arī 2 treniņi, plus tur svaru zāli Dinārs Zāģers mums tur ielika kārtīgi. Man liekas, fiziski es diezgan daudz par pieliku tieši. Man tā sezona man nesnāca daudz spēlēt, bet es tieši fiziski, man liekas, diezgan īstenībā daudz iegūju. Un man liekas, šobrīd diezgan labi jūtos smiltīs. Kristiān, tu tajā brīdī sāki universitātē mācīties, ne? Lai arī 5. gads, bet tu tas nāk gadu ātrāk pabeidz skolu. Jā. Tu tajā pašā RTU, ja? Jā, RTU es iestājos. Bet tajā brīdī, kā jūs esat tā kā pilnlaika profesionāļi vai... Kā jūs trenēties un varat arī par to dzīvot, vai jums nāk tur, nezinu, jāmācās to kaut kas, jāmeklē kaut kādas darba iespējas papildus vai... Kamēr uz tev vecumā senču palīdz, cik man ir kārtībā. Bet... es nezinu, man liekas, ka tā pieaugšam cilvēkam tīri pašam par sevi diezgan grūti. Tikai volejbolu. Ļoti šajā situācijā Latvijā. Ja tu nespēlē topā, bīčā un nepelni naudu pasaules tūrēs, man liekas, gandrīz neiespējami. Ja tev vēl ir sieva, draudzene, tad man liekas grūti. Tev vajag, lai tev arī draudzene pelna, lai jūs varētu kaut ko dzīvokli paši paņemt. Protams, var arī pieminēt, ka ir Olimpiskās vienības atbalsts, bet tie normatīvi ir ļoti grūti, lai tur tiktu iekšā. Varbūt jauniešos tur ir iespējams tikt, un tad var saņemt kaut kādu finansējumu, bet pēc tam ir ļoti grūti, tie normatīvi ļoti augsti. Bet jums, principā, kā jauniešiem, tāpat finansiāla situācija bija labāka, jo nāk no tiem jaunus čempiem, jūs varat tos kaut kādas prēmijas dabūt. Jums vēl tas lova nāk klāt, un vēl kaut kādā pilsētas naudas, nekādas prēmijas tur par tiem vietām. Jā, valsts uzskaita prēmiju par medaļām. Tur pilsēta, jā. Un mums arī vieglāk tos normatīvus izpildīt jauniešu turnīros. Par medaļām mēs tiekam iekšā Olimpiskajā vienībā, bet tad, kad tev beidzās jaunieši, tev ir jāsāk tas rezultāts radīt pasaules tūrēs. Savādāk tev, principā, pēc normatīviem tev nav iemesls būt lovā. Tu šobrīd esi vienīgais sasniegties A vai zelta sastāvs, vai kā viņš tur kaut ko saucās? B sastāvs. Mēs ar Oliveram esam. Es esmu sastāvā, jā. Okay. Kā vispār bija, Kristiāna? Tu sāki spēlēt ar Edgaru, ar Mārtiņu. Parādījās arī kaut kāds sponsori, man liekas, ne? Uz pāri jums. Sponsori bija viņiem. Tie, kas viņiem jau bija, tie principā arī vienkārši tā kā vairāk vai mazāk piesaistījās. Man tur lido kartiņu iedeva, kaut kādu ūdeni atsūtīja. Tur bija, jā, noteikti summa, ko tu var mēnesi iztērēt. Nav slikti, ne? Tas bija diezgan zolīti. Un tā kā pēc tam nāk, tāda paiet šī zāles sezona tev gus, un tad tu bīčā, bet tad ir tāda atgriešanās zāles volejbolā tev, Kristiāna, uz otro kārtu Daugavpilī. Kāpēc tieši lēmums uz otro kārtu, kāpēc nebija tā kā pirmajā kārtā kaut kas tur? Es biju domājis, ka es varētu uzspēlēt vēl zālē. Es nebiju atmetis tā kā domu, vairs nespēlēt zālē vispār. Bet bija tā, ka Mārtiņš bija aizbraucis uz kaut kādu trenerā, nometni, bet uz kādiem kursiem. Un tur arī bija Girts Mārtiņsons. Un viņi savā starpā runāja, un viņi sāk runāt par to čempi. Un tad man Mārtiņš raksta, nedomā spēlēt U20. Es tā aizdomājos. Es domāju, pat Daugavpilī mums nekāda turnīra vēl nav sākušies. Es domāju, kāpēc ne? Tas vienkārši izdomāja spēlēt. Es zinu, viņi bija Polijā, ne tajā, kad brauc visi treniņi. Jā. Un, kāpēc nebija pirmajā kārtā? Tā brīdī netika vienkārši vai? Tas bija, kad bija pirmā kārta? Pa ziemu? Janvārs, jā. Es nezinu, man vēl nebija ienāks tā doma galvā spēlēt, jo man bija tajā, nebija tā, ka es negribēju, bet man tieši bija off-seasons un es ritīgi koncentrējos svareni. Es gribēju gan priekš traumām, gan vienkārši fiziski spēcīgāks palikt. Un man vienkārši neienāca vispār tāda doma galvā, ka es varētu iet ziemā kaut kur spēlēt, jo es biju tīri koncentrējies, ka paņem pauzīt no volejbola un tīri fiziski pieliek uz nākamo sezonu. Vai tu vienkārši redzēji, ka Guss iet pa pusi un saprati, nav labi, jāpalīdz. Tur vajag palīdzību. Bet, kā vispār bija, tu nebija reāli zāles bumbēs kā ārējais, vispār tās pirmais brīdis, tu biji piejūrā, bišķiņ tur pieredzītāji, bet
Visās, kā likās, vispār ok, vai likās bērns? Nav Es sākumā īstenībā baigi labi, ka man atļauja pie RTU patrenēties no rīta individuālajos treniņos. Mēs tur ar Gustavu vēl cēlājs, tur bija, varēja tīri brīvumu paņemt, pasist, sajust bumbu, bet pirmā spēle ar Muļāņiem mēs spēlējām pret Igaunijas, 7. gadu izlases, man liekas, bet tīri pieredzes pēc tur uzspēlēja. Cik man no malas teica, izstījās diezgan, to redzēja, ka nav spēlēts. Bet pēc tam uz izlases, man liekas, bija labi. Nebija kaut kas, ko vecāki tur bļāva, ka tu nespēlēji defā, jo tu esi te atnācis, tad arī spēlē. Nebija sējā. Kur tu to esi? Rāno faktus vēl kā ārā. Sējā? Jā. Neatceros. Varbūt kāds kliedis nedzirdēja. Jā, Es ok. nezinu, Nē, tā ir. Uz to otro kārtējot, tā kā likās, ka būs tas čemps vai tā. Jā, likās, ka būs. Jā. Jā, likās, ka būs. Mums gūstās kaut ko cits stāstīt. Par ko tieši? Jā. Nē, mums bija tā, ka sākumā skatījāmies tu grupu, likās, ka jā, viss labi un tā, bet sākumā nometnēs mums īstenībā, es teiktu, bija slikti gājumi, nebija tas līmenis, bija daudz kļūdas, gan treniņos, gan arī pārbaudas spēlē pret Ukraiņiem. Mēs arī diezgan slikti spēlējām. Pirmo spēli mēs tiešām spēlējām slikti. Otro arī nebija baigi labi, bet tad sanāca tā, ka visiem ielikt pa diagonāli, mums tā spēle īstenībā aizgāja pret Ukraiņiem. Un ejot uz to turnīru īstenībā nebija. Man personīgi nebija tāds baigi, tāds pozitīvs skats, ka mēs to iznesīsim un tā. Bet jau no pirmās spēles sākumā arī negaidīja tik labi un arī viss nebija tik labi. Bet pēc tam, man liekas, tā bija tā viena beidra un pēc tam toši viss gāja kā pa sviestu un mums vienkārši gāja, reāli mums vienkārši gāja. Jo pirmā sēta jūs zaudējāt, vai ne? Pirmā sēta mēs zaudējām, jā. Bet arī bija tā, mēs sākumā ritīgi, man liekas, zaudējām, kaut kāds ritīgi bijām iedzinējos ritīgi. Un pēc tam mēs nācām klāt, bet viņi tomēr vinnēja. Un pēc tam mēs jau sajūtām to spēli un toši pēc tam mēs vienkārši pārliecinoši gājām. Paši ļauj tikai izpildīt jums. Jā, paši. Bet tā likās tāda spēles vairāk uz nerviem, ja mēs Krisvarku skatījāmies arī, varēja arī 3. 4. sets beigties. Jā, bija galotas, visu laiku mēs kaut kā paņēmām, visu laiku galotas. Ko tā sanāca? Bet vāciešiem tas pats. Visas galotnes paņēmām 25. Arī pirmajā spēlē. 25-23 visas sētas bija. Tas otrā spēle bija Horvātijā, ne? Jā, tur kaut kā sanāca pārliecinoši tā. Jā, principā tajā pēdējā spēlē jūs jau vajadzēja tikai 2 sets, jo tagad tā sistēma mainījās, kad 2 tiek tālāk. Es to nezināju. Nē, man tā likās. Nebija tā, ka es zināju, bet man tā likās, ka ja mēs tiekam līdz tam 5. setam, tad mēs jau esam tikuši. Okay, bet tā varbūt tā doma, ka tu tieši uzspēlē zālē kaut kāds varbūt ar nākotnes mērķi, kad varbūt tad pievērsties zālē vai kaut kādu līgumu dabūt vai kā tas. Es pieļauju tādu ideju, es tad skatīšos, nospēlēšu fināla turnīru un skatīšos varbūt kādu piedāvājumu. Un, iespējams, es apsveru domu, iet kaut kādu sezonu, 2 uz zāli, paspēlēt kaut kur ārzemēs, ja būs tāda iespēja. Piemēram, tu vari apsvērt domu, ka tagad vasarā izlasi, ja tev vēl nezināmais treneris pasauc, tad tu Lielā izlase. Lielā izlase ir pasauc vasarā? Jā. Es apšaubu, tāpēc, ka mums vienkārši svarīgi tie jaunieši nospēlēt. Bīčā arī svarīgas spēles, arī lai tu noturētu to lovu. Tev arī, principā, jau kāpēc, lai tev arī nepaņemtu, kā Libijos? Es nezinu, mums tiešām tur. Man arī Bīčs ir pie sirds un gribās tiešām tos jauniešus labi nospēlēt un parādīt. Un, noteikti, man personīgi vasarā noteikti prioritāte jauniešu čempionāti. Un tā pa nākotnes, nezinu, man personīgi man grūti kaut ko pateikt, bet jā, noteikti. Sākumā vienkārši labi nospēlēt, bet tas jauniešu čemps tad arī skatīties. Tad jau vasaras tagad atgriezāties apakaļ Bīčā un arī uzreiz bija atlase U22. Tur, var teikt, negaidīt pārliecinoši izcīnījāt ceļzīmi vai? Es teiktu īstenībā, jā. Labi arī varbūt tiešām līdz pusfināls arī bija īstenībā. Pusfināls noteikti bija pārsteidzoši. Labi, viss gāja, jo bija Liepuši, kas bija cīnījuši Future bronzu. Tas mums arī iedeva tādu, ok, viņi gatavi, labi spēlē, labi sagatavojušies, bet jā, mums sanāca pusfinālā viņas salīdzinoši, manuprāt, viegli uzvarēt. Pēc tā spēle mums labi gāja. Fināls gan varbūt arī pēc rezultāta izstāsts viegls, bet nebija tā. Fināls bija tāds noteikti saspringtāks, man personīgi likās, bet pēc rezultāta it kā liekas, jā, diezgan viegli, bet nebija. Arī pusfināls, it kā rezultāts pārliecinošs, bet tu tajā pašā brīdī nejūties tik ļoti droši. Tā spēle neliekās tik viegli, kāds rezultāts. Gan jau tie tādi nervi, jo viena spēle, tu netiec uz to čempionu. Jums arī šo zonu treneru maiņa bijusi, kad vairs Atversvilda nav jūs treneris, jūs Mārtiņš principā pārņēmis. Kā varbūt tas kaut kā, nezinu, man likās, tajā atlasē viņš tāds ļoti pārliecinoši izstījās un tāds kaut kāds jociņas met ārā.
Un, jā. Nu, jā, mēs Kristiānu trenējamies, uz tiem jauniešiem mēs sarunācējām, ka Mārtiņš mums būs treneris. Un, ir, protams, viņam milzīga pieredze, visādas nianses, kaut ko tādu. Nu, visu atklāja vai kaut ko arī paslēpja? Es nezinu, man liekas, ka visu atklāja. Es nezinu. Bet, man liekas, ka visu atklāja, bet pirms viņš bija treneris un pirms es viņu spēlēju, es viņam vienreiz pēc spēles jautāju, kā tu laiku man tiec blokam garām, ko dari? Un tad viņš teica, ka mēs sākām spēlēt šo un pateica, kas man jāizdara. Es viņam saku, kur tu ātrāk biji? Viņš man saka, ja es nespēlētu tev komandā, es tev turpinātu, tā kā ņemt priekšā vēl daudz gadus. Es viņam arī kaut ko prasīju, viņš teica, man reku būs nodarbības Osandā, var droši pierakstīties. Es prasīju, samaksā, jā. Nē, es neaizgāju beigās, tā būtu tik pie viņa tāpat, bet jā. Un, Gusi, tev šajā sezonā ir plāns, ja Foķis spēlēs ar Mārtiņu, tad ar ko tu spēlēs patstāvīgi? Tur grūti pateikt, kā tur viss beigsies. Man noteikti prioritāte noteikti jauniešu čempi, jāstāsta, kā viņam Mārtiņu ies pēc tās kontinentālā. Tur viss beigas atkarīgs no situācijas, jā. Tā vasara var visādi iegriezties. Par nākotnē, kad es grūti runāt. Jā, tu jau minēji to kontinentālu kausu, jums būs tagad tieši tā atlase. Jā. Šonedēļ, ne? Šonedēļ. Pirmā posms. Kā jums ir ar Mārtiņu, tā kā tās runas pa olimpiādu, tā kā tas ir reālams mērķis vai tas tā runa līmenī, kad tur? Tas ir mērķis. Bet jāsāk ar pirmajām lietām. Sākumā atlases var jāuzvar, lai pēc kontinentālo. Un pēc tam jādomā, vai tu kontinentālajā uzvar. Okay. Garš ceļš priekšā. Jā. Labi, varēja būt arī garāks, ja nebūtu Jūrmalā, vēl būtu vēl viena kārta jāspēlē. Lai vispār tiktu to finālu. Tātad to būs tev atlasē spēlēs ar... Ar Aleksandru Solvei mēs spēlēsim. Vēl nav izlikts, bet es skaitīju pēc punktiem un arī tik esmu runājis, ka mēs sanākam kā sastā komanda. Tā kā mēs arī pretendējam uz vietu. Olimpiskajā spēlē. Tieši tā. Bet vai būtu tāds plāns uz nākotni, kad tagad jūs katrs spēlēt tādu, veterānu vai pieredzējušo, sauc kā gribat, uzkrājot to pieredzi un tad uz to prime vecumu apvienot, tur 24, tur 23 gadi, kad beidzās tie jaunieši tieši tad apvienoties un spēlēt arī pastāvīgi. Ir tāda doma, jā. Mums bija doma spēlēt arī pasaules tūrēs, tad, kad mēs ar Toģu beidzām spēlēt. Tad es kaut kā iegriezās, ka esam Mārtiņu, bet uz nākotnes domāju noteikti, jā. Tu beigās varbūt pat izspēlēsies labāk, ka jūs tagad to pieredzītu uzkrāsies un tad kopā, un tad būs baigi labi. Bet vai šī piekrist tāda, kad sanāk tieši principā tagad jūs ejat tajā profesionālajā beachā un kad tāds nepareizs laiks vai tāds neīstais, kad mainās tā sistēma un kas nav īsti tā kā baigi pievilcīgi tieši tiem jauniem spēlētājiem? Nav, jā. Ir grūti tikt, man liekas. Piemēram, Challenger turnīros jauniešiem ir grūti tikt tos punktus sakrāt. Jo tie future turnīri arī, ir kaut kādi turnīri, kur ir ritīgi zemes līmenis, bet pārsvarā es atceros pagājuši gadu daudzas labas komandas brauca. Tāpēc, ka daudziem nav punkti. Ja kādreiz, kad tur bija 1, 2, 3 zvaigznes, tad uz tiem vienzvaigžņu turnīriem bija ritīgs amatieru līmenis, man liekas. Bet tagad futurā pagājušajā gadā daudzas Challenger komandas brauc. Eiropā tie future, man liekas, tiešām ir tāda augsta līmeņa. Man liekas, pagājušajā gadā Varšavā, kur jūs zinājāt, Mārtiņu, tur bija latviešu daudz, arī ar kolonēju, bet kopumā bija labs līmenis. Man jau liekas, ka ir tā, ka galvenā problēma tas, ka vispār tas beach, viņš tā kā neiet baigi uz augšu, jo galvenais tas, ka balvu fondis laika krītās. Tieši, un, piemēram, futuros tās naudas ļoti maz. Challengerā jau arī nav tā visai, un tikai tās 16 komandas, kā teikt, pie tās galvenās naudas. Un jau viss jau pa lielam atkarīgs no līdzekļiem. Ja jau nevar izbraukt tā, ka, ja tev pašam tu nevari tikt plusos, tad jau diezgan neloģiski braukt, tev jau tomēr kaut kā jādzīvo. Jā, principā, ja tev nav finansējums, tad vai tikai mīnusā braukāt pa turnīriem. Jā, agrāk tajos Grand Slamos, man liekas, bija liela summa. 100 000 bija pirmā vieta. Bija liela summa. Es zinu to, ka noteikti balvu fonds krities. Tas ir... Jā, tagad vislielākais balvu fonds ir viens turnīrs tikai pa visu sezonu, tas fināls. Tur ir liels balvu fonds, tas ir viens turnīrs. Bet tā elitē, man liekas, ir 30 000 pirmā vietā. Arī par to finālu tas tā vienkārši, parasti viņš notiek katrā, kur reāli, es nezinu, tas tik smieklīgi izstāstīt, kā fināls, tur liels tās naudas balvas, tur katrā, un tur kaut kādi, es nezinu, es iepriekš skatījos, 5 fani pa tām tribīnēm, tas vienkārši smieklīgi liekas, tad galvenie mači, un tad... Kā vispār, tev sanāca vairāk pārbaukāt pa pasauli, kā ko tas, kur tev visvairāk paticis spēlēt, ko tādā? Īstenībā pats pirmais turnīrs man baigi pārsteidz Meksikā, kur uz treniņiem bija pilns tribīns.
Reāli, uz treniņiem ir pilns. Pirmā reize baltā cilvēku varbūt redzēju. Bet tur fani bija nereāli daudz, un es domāju, pirmais turnīrs, visur tā ir. Tad brauc uz nākamajiem turnīriem, skaties, tur 3 cilvēki tribīnēs, citur sēž. Bet īstenībā to pirmo gadu tik daudz dabūja izbraukāt, tik daudz dabūja redzēt pasauli. Brazīlija, Meksika, visas tās valsts, tu varēji daudz ko jaunu redzēt. Varbūt kaut kāda mīļākā vieta, kur spēlēt, kur nezinu, gribas atgriezties, vai mājās ir tā vieta, kur ir visforšāk? Gribas atgriezties. Gusti, kā tev arī nav kaut, nezinu, tur paši Francijā vai Es neesmu tik daudz braukājis, bet man tā vieta tieši nav. Man liekas, piemēram, Jūrmala tur. Siguldā. Man vienkārši Siguldā arī Siguldā pie Gaujas vienkārši tas atmiņas. Man vēl nav tur nekādi tādi turnīri bijuši tik ļoti. Tie jauniešu čempionāti visi tie, kur arī ļoti labas atmiņas, bet tā kaut kāda īpaša pludmale vai kaut kāda īpaša tāda fanbāze, tā es nevarētu teikt. Nē, man patika īstenībā Amīšos, ka mēs bijām uz King of the Court Miami. Tur bija labs vibes. Kā jums saka, tas King of the Court nevarētu tā kā izspiest to klasisko volejbolu kaut formātu, jo tas tomēr, daudz fani un daudz pieprasīts, tā kā tu esi arī uzspēlējis viņā, tā kā, vai nevar? Vai 2 pret 2. Ka tas būtu tā kā, piemēram, King of the Court formāts būtu tā kā pieprasīt, kas vairāk skatās to, ka tas 2 pret 2 tāds negarlaicīgāks vai kaut kā, ka tomēr tas dinamiskā spēle. Tur ir dinamiskāk, jā. Tur, ja ir sīva spēle, tur ir daudz vairāk pa nerviem dod. Jo tur ir laiks, jā, tiem, kas nezinu, un tad nav sēriju kļūdas neskaitās, un tad pēdējās 2 minūtes. Man liekas, pēdējā minūtē, vai pēdējās 2, jā, tur skaita arī sēriju kļūdu, un beidzās laiks, kam vairāk punkti, tie iet uz tālāk, uz nākamo raundu, un pēdējie tur krīt ārā. Bet tur, kā kur turnīri, viņi to sistēmu izveido, atšķirībā cik komandas tur ir. Bet tas, kas rīko, tas, kas var izveidot to King of the Court, viņam visam vajag augstu mērķi pašam ir. Viņš grib uztaisīt viņu ritīgi populāri, tā, kad varbūt viņi izveido kā atsevišķu sportu, kur ir atsevišķs reitings pasaules, kad varbūt viņi pat iekļauj olimpiskajās spēlēs. Redzēs, varbūt sanāks. Tajā Latvijas King of the Court jūs spēlējat? Es nespēlēju. Es esmu Anta spēlēju. Kā bija, var salīdzināt ar Miami vai ne? Bet, gan jau, ka bija labi priekš pirmās reizes. Bet īstenībā ar saviem latviešiem, kuriem tu ikdienā visu laiku trenējies, konkurē, iekšējā konkurence, īstenībā baigi jautri uzspēlēt. Tāds turnīrs vajadzīgs. Es ceru, ka arī šovasar būs. Ir ielikts kalendārā. Man liekas, ka Polam tur bija liela mērķi arī, jā. Baigi interesanti spēlēt ir. Tagad būs ātrā jautājuma sadaļa vai vienkārši uzdodam jautājumu, un tad katrs no jums izblēš pa vienai atbildē. Pirmais jautājums – nosauciet vienu underrated latviešu spēlētāju. Es teiktu, laikam, Jānis Jansons. Kristofers Kļaviņš. Tad, labi, šo jau bijuši atbildē, bet foršākā vieta, kur spēlēt? Vienu vietu. Es palikšu pie Siguldas pludmales. Saulkrust. Signature celebration pēc uzvaras vai pēc punkta? Es nezinu, kāpēc man vienmēr rokas ir augšā. Es pasties atkārtojums, man kaut kā tā ir. Tas automāts īstenībā pēdējā laikā man patīk kaut ko random pateikt. Man liekas, tas to toč. Viņš citēs, viņš dabū punktu, viņš ieģaudās vai kaut ko. Kaut kas random iznāk. Gan jau šis visiem jautājums. Beach vai zāle? Ja obligāti jāizvēlas, es saku beach. Laikam beach. Neprozīgākais pretinieks, pret ko spēlēt? Mārtiņš Kļaviņš. Bez domāšanas. Un mīļākais spēlētājs vienalga zālē, beachā, ko jums vēl patīk skatīties? Mārtiņš Kļaviņš? Nē, man reāli patīk skatīties, kā Zviedrus spēlē Ahmans. Reāli ar baudu skatos. Ko arī no tā stila mēģina paņemt? Vai? Jā. Īstenībā vienkārši patīk skatīties, viņš tik ātrs, tik eksplozīvi viss dara. Tā kā actions skatīties reāli. Es laikam teikšu Sorums, jo viņš, man liekas, ir viens no spēlētājiem, kas vienkārši unikāli redz laukumu. Viņš arī nav fiziski tas pats, tā kā, dotākais, bet viņš vienkārši, man liekas, unikāli redz laukumu. Un pēdējais jautājums šajā sadaļā. Medaļa U20 beachā vai medaļa U20 zālē? U20 zālē. Tā būtu vienkārši. Tad es teikšu pretēju U20 beachā. Novēlam abas divas noteikti. Šie bija tādi ātri jautājumi, gan jau kādi interesantākie, kas ko nezinu skatītājiem tur bija, bet principā tas no mūsu puses arī viss. Paldies, Žek, kad atradāt laiku. Noteikti tas jūsu grafiks nav tas vieglākais, un
Jā, paldies par atsaucību. Veiksmi no 22 čempionu Turcijā. Pirmie met augšā viesi. Un mēs arī ar to domājam, pirms epizodes tādu tradīciju iesākt, kad visi viesi, kas pie mums nāks, mums būs mazā bumbiņa. Un tad atstāsiet arī savu pārakstu. Un pēc tam, ja būtu forši pastīties, un varbūt varam izlozēt arī kaut kādu to bumbu. Kaut kā 100 epizode. Es vēl gribēju pateikt, jums atzinību par to. Pirmkārt, paldies, ka uzaicinājāt. Un otrs, ka nav tāds volejbola podkāsts, man liekas, neviens nav. Un man liekas, tiešām ir tāds respekts par to, ka jūs cenšaties kaut ko darīt volejbola, kaut kādā vārdā. Jūs arī kā patriots pa volejbolu. Tagad tu pats teici, oriģināla ideja vismaz Latvijā. Paldies, Džek. Paldies, klausītāji, arī, kad noklausījāties šo epizodi. Un atstājiet 5 zvaigznes Spotify, kā vienmēr, 5 zvaigznes Apple podcasts. Šī arī būs video epizode, tā kā ieliekam kādu komentāru YouTube. Dodamies uz YouTube, baudīt arī video formātā un atstājam arī tur pozitīvas atsauksmes. Tā kā jums varbūt kaut kāds šautauts vēl beigās? Man bija viena intervija pirms tam, un es nepieminēju vieglietīgas treneru, un man pēc tam es viņu satiku laureātā, viņa bija uzmīgs, man tāpēc šautauts Guntai Blūmiņai, vieglietīgas trenerē. Šautauts visiem treneriem, pirmajiem treneriem, Okay. Kuldīgas trenerim Jānim Jermanim. Jā, tā jā. Ļoti labi. Paldies. Ko? Tiekamies nākamnedēļ.